dažas stundiņas ir pagulēts un atkal dodamies makšķerēt. Šoreiz būs pilsētas kanāls, Liepāja. Tuvu no mājām, nekur vairāk negribās braukt. Vakardienas izbrauciens nakts. Tāds nebija īsti līdz galam zivīgs, bet bija smukas karūs, bija smuki daži brekšēni. Un tagad, ko gribās aizbraukt, noķert kaut kādu breksi pilsētas kanālā. Pulkstens bez 15:06 vakarā. Tagad, ko garažā sakrāmēja mantas, jāiebrauc veikalā, jāpaņem kaut kas paēst, jo atkal būs uz nakti sēdēšana. Nezinu, vai visu nakti sēdēšu, bet katrā gadījumā, tā būs nakts copa. Lūk tā. Tā kā visiem neasakas, braucam copēt, tad jau skatīsimies, kas mums sanāks. Lūk, esmu uz vietas. Neesmu jau viens. Kolēģis arī jau ir klāt. Esmu sasveicināties. Sveiki. Lūk tā. Reku. Šitā jābrauc uz makšķerēšanu. Pilna mašīna. Vēl mazliet. Sēdēsim mēs šādā vietā. Koks 1, koks mazs 2. It kā mēs tad divotā ar platformām jau rekinot, ka pa vienam kātam, tā būs labi. Vējš mums būs, var teikt, sejā. Tā bišķi mazliet no kreisā sāna. Būs stiprs vējš, līdz 13 metru sekundē. Video skaņa noteikti, ka būs baigi sliktā. Mēģināšu apstrādāt, bet kas sanāks, tas sanāks. Tā kā tā, jā. Ejam jaukt barību. Mums būs no vakardienas palika pāri barība. Klāt piejauksim kaut kādus dažus kilogramus un tad uz diviem vienkārši izdalīs un tas būs mūsu sastāvs. Tā kā tā, pievienosim klāt vēl kraukšķus šitāds un kraukšķus šitāds. Tas arī viss. Tā kā viss pārējais būs, tūlīt aizstiepšu mantas. Tad viss. Gaidām rezultātu. Savas, kas sakās, negulētās nakts iespaidos. Sāk krāmēt ārā mantas, hops, feederarms nav. Nācās braukt vēlreiz uz garažu. Kamēr brauc uz garažu, dabūju savu palīgu. Visiem čau. Visiem čau, tieši tā. Tā kā man ir filmētājs tagad. Tā kā, jau kolēģis jau mērās, jau ar barotavu jau mētā. Tā kā plus mīnus viņam jau viss ir skaidrs, tā kā ļoti labi man nevajadzēs mērīt. Es vienkārši paprasīšu, cik viņam ir apgriezieni un nemazām nemērīšos. Tā kā tā, ejam. Liekam mantas, barība, sākam barot un aiziet. Ilgi negaidīja. Barība ir. Pievienojam nedaudz tārpus. Kolēģis jau iebarojās. Operators pagaidām spēlējās. Lūk tā, tūlītās iedošu 5 barotavus. Parastās, ar ko es makšķerēšu, 70 grami. 39 apgrieziena distance. Pat, ja godīgi sakot, es saku, nemērījos. Kolēģim 35, man 39 apgriezieni. Plus mīnus mēs vienā tajā pašā vietā būsim. Skatīsimies. Skatoties uz krastu, gan pa kreisi, gan pa labi, nav neviens makšķernieks. Iespējams, ka visi ir nobijušies no šī lielā vēja, bet, es domāju, ka tas nav iemesls. Visticamāk, tad ir otrs iemesls, pats sāpīgākais, to, ka šeit nav zivju tomēr. Paskatīsimies. Sākam barot, un tad jau rādīsim pie pirmās noķertās zivi.
ko, 5 barotavs esmu iemets iekšā, liekam pavadiņu un sākam makšķirēt. Paskatīsimies, kas no tā sanāks. Būs šeit zivtiņi, nebūs zivtiņi. Pavadiņa būs 0,12 ar 14 āķīti. Nezinu, nevarēs noteikti redzēt, gan jau ko varēs. Barotavs 70 grami būs. Visticamāk, ka straumi būs, tāpēc, ka no jūras ir vējš. Nu tad arī būs arī straumi. Tā kā gaidām pirmo zivtiņu. Ja, nu rekot, pirmā ēsma būs šitāda. 2 baltie. Un mēslas lieciņa uz pusītēm. Nu, šitā izskatīsies. Un vēl galā tā, lai ir interesantāk zivtiņai, uzliksim vienu oranžu pinku. Lūk, šitā izskatīsies. Nu, garšīgi. Ņem, ņem. Pirmie metieni un pirmais breksis. Man pirmajā metienā sanāca to, ka es nepiefiksēju, kurā brīdī vienkārši redzēju, kā kāds atpakaļ atmetās un zivs jau bija projām. Un vēl ievilka kaut kādā, kā sakās, zacepā saucamā atērē, ko kolēģiem. Pirmais metiens, pirmā zivs. Nav laba, kā sakās, zīme. Bet priekš mums tās zīmes jau, kā saka, vairāk neko neizsaka. Laimīgs? Jā, vismaz uztveramo. Nu, re, tagad varēs uzglabājamo uzlikt un uztaisīt uztveramo. Tā kā tā. Turpinām. Izskatās, mums būs forša cope. Tur cilvēki. Nu, labi, tagad uz vakaru gan jau, ka viņi pamuks projām. Trenējās kaut kādām, laikam, sacensībām. Baida mums te zivis. Atpūtnieki vēl peld. Pirmie metieni bija copītes, man atmetiens, tad vēl bija viena cope uzreiz iemetienā. Un viss. Viss pazuda. Vai nu kaut kāds plēsējs ir pienācis, vai nu tur ir vienkārši rupjā zivs kaut kāda. Vai no barības aizmuka vispēdējais zivs. Mainam ēsmas, 2 baltie motelis. Pagaidām viens mazs sašuks. Un viss. Tā ir, ka pirmajā metienā noķer breksi, ieliec iekšā uzglabājamo tīkliņu. Viss, vairāk zivs nav. Vsjo. Gaidam. Kur otrais? Nu, izskatās pagaidām. Kaut ko nepareiz dara. Nu labi, es nemošķirēju vēl uz moteli. Vienreiz pamēģināju, ne 2 reizi. Nekas nebija, viena raudiņa apēda, negribēju. Es sēžu vēl pagaidām ar slieku. Arē, te mums reku mūsējā gaidītā problēma. Te kaut gan mēs jau pirms kaut kādām, cik tur, nezinu, nedēļām, 3, varbūt mēnesi atpakaļ te visu esam tīrījuši. Redzās, tur reku tālāk iet tāda zāļa kants. Nu, reku te tieši tāpats. Vienkārši te it kā augšējā kārta ir bez zāles, bet te ir zāle. Un te tieši dziļums sanāk no 4 metri uz... Bet jā, uzliec resnāku pavadu, tad var mazliet paforsēt. Un tad, redz, breksīts ir kaut kāds. Nu, viņam 3, man 0. Un nekas. Kas sakās, lai ķer. Iedosim viņam mazliet papriecāties. Es tādītās ņemšu sliekas, mazliet iegriezīšu sliekas, pastīties. Es pagaidām gribu uz slieku. Nu, ja nebūs, nu tad būs jāmēģina ar motelu mošķirēt. Ņemam šitādas sliekas.
Laikam trauciņā šitajā. Sāksim tūlītās griešanas darbs. Tā, baigi daudz nelikšu. Pietiks tāpatās kaut kādiem. Nezinu, cik metieniem es gribēšu taisīt. Un viss. Ņemam pašas parastākās šķērītes. Un aiziet. Kapājam to līdz tādai smalkai frakcijai. Tā, lai ir neliela gabaliņa. Un pievienosim katrā barotā pamazliet. Tā, lai zivtiņi sajūtu aromātu. Ķeramās arīšus uzsliek. Tomu. Tā, mums šeit notiek vakariņas. O, paldies! Dabūju vakariņas vismaz pavelti. Es viņam varu palīdzēt ar to. Nākošais breksīts. Aure, ko man arī kaut kas tur uzskratīja. Nu, šis jau smukāks. Zīvis ir, jāmāk viņus tikai ķert. Man izskatās šodien pagaidām nelīdz zivīm. Big fish of the day. Nārā. Turpinām copi. Jā, man arī beidzot pirmais. Pirmais. Nav liels, bet briekam daudz jau nevajag. Kāds breksīts. Turpinām copi. Nu, šeit izskatās, arī būs lielāks mazliet. Skaists. Skaists breksīts. Ir. Tūlītās parādīsim. Līdz parādīsim breksītē. Un tāds. Smuks breksīts. Turpinām copi. Nu, tagad paņēmu kaut kas nopietns. Arī izdomāju, ka vajag paēst vakariņas. Bet izskatās, ka līdz vakariņām tik ātri netikšu. Нормально. Ai. Redz, ko dara Kants un zāle. Nu neko, gaidām nākošo zivtiņu.
Kārtējais Brexit. Un kakabarību. Gandrīz tāda paša krasa. Un kārtējais. Izmērs nevar pateikt, ka ir baigi lielais. Bet priekš procesa, nu, es domāju, ka labāk neko mēs nevaram gaidīt. Varbūt, kad satumsīs, tad varbūt pienāks kaut kas lielāks. Ar ka gaidām. Likšu reku tagad motelīti. Pastīsimies, kas būs. Kas pa breksi. Paskaties, ko viņš dara. Vai, man, opā. Tā, man arī ir problēma. Nu, nevar to nosaukt jau par problēmu. Priecīga problēma. Tam breksis izlidoja ārā no uztveramā. Es savējo mēģinu izvilkt. Nezinu, kas te sanāks. Es nevaru kājās piecelties, kamēr traucē. No, cerams. Cerams, ka kaut kas sanāks. Izpalīdzēt tev. Nu, ja tu vari tagad, jā. Jo man tad tagad, man jau viss ir zālē. Sāksies. Ui. Man ir Zanders. Ui. Jā. Un Žaņiks. Atkal žādis. Brexit te. Zanders te. Jā, skatāmies. Dara? Mās pašā lūpas kaktaņā. Nu šitais laikam ir mazmērs. Tā kā mēs uzreiz viņu laižam vaļā. Tā. Dara. Turpinam. Turpinām copi. Iestājās tumsa. Uzlikām lukturs. Un skatāmies, kā ņem pliči. Līdz ar tumsas parādīšanos pienāca mazais plicis un breksis ir kaut kur aizpeldējis projām. Nav tikai mazie pliči uz metienu, pat neļauj ēsmai nogrimt. Reku, atkal viņš ņem tur. Un rauj. Nu, pagaidām, gaidām. Gaidām, paskatīsimies, kas būs bišķi vēlāk. Tagad, kas mums ir ar laiku, jāpaskatās. Tagad mums ir bez 4 minūtēm 10. Nu, principā, uz kādiem 11 varētu būt, ka nomierināsies tie pliči. Cerams, kā ātrāk. Negribās galīgi viņus ķert. Bet neko padarīt. Nu, var redzēt tur kaut kur bišķi ēnā, kas tas pa mazu brīdim. Nu, turpinām tādas pličas ķert. Un pagaidām izskatās, ka vairāk nav. Tā kā turpinām copēt. Nu, kas tas mums ir? Plicis labs vai tomēr breksēns mazais? Izskatās, ka breksēns būs. Labi, tad mēs būsim izgaidījuši pliču uzbrukumu. Tad tu saks. Jā, ir breksīts. Super. Tā kā būs turpinājums. Velkam zivtiņu. Nu, atkal kantē. Ai, reku es redzēju breksis aizmukā.
Nu, neko darīt. Gaidām nākošo. Šoreiz kājās piecelšos. Tā, lai izraut ārā no kants. Neko zivi redza, no? Pacēla pāri zālē. Bet šis mazāks ir. Nu, kas tas mums ir? Reko, Aleksandram arī. Man ir plicis, tikai liels plicis. Iepriekšējais breksis, kas aizmuka, to es redzēju. Stāvot viņieši filmēt, ja? Šitāds plicis. Nu, šitāds plicis vēl var ķert. Jā, bet kas ir reko? Lēģim. Jā, redzu kaut kādu zāli. Man dzīve sagrutinas. Breksis. Brektīt vēl pie mums brektīt. Tikai jāsāk kaut kas pašiem darīt, jāpaņem kaut kāds enerģijas dzēriens vai paēst. Un uzreiz zivtiņa pieķerās. Kā tas notiek? Tādos brīžos nezinu, bet tas tā strādā. Jā, tagad tumsā šeit baigi nebūs tā labākā redzamība. Bet neko neizdarīt, bet nu jau Breksīts. Breksīts tāds labāks sāk palikt. Nu ļoti ceram, ka tomēr vēl trāpīsies. Noteikti līdz rītam nenosēdēsim. Tagad ir 11. Bez 6 minūtēm. Tā kā turpinam. Tad no šodien es esmu tā kā galvenais operators. Līdz manīm zivs neaiziet. Kur cilvēks pacentās ar visām tārpu griešanām un visu atņemt man visu zivi. Kaut gan reku makšķerējiem var teikt vienā tajā pašā distancē, vienādām barībām. A zivis ir vienā vietā. Kaut gan, ja straumi iet vēl pa labi, tad viņš sanāk pa straumi zemāk sēž. Tad it kā loģika tajā visā ir. Bet tāda, tagad rekur reāli tāds standarta izmērs kaut kā 400-500 grami. Galvenais, lai kaut kas ķerās. Tad jau var pasēdēt vēl. Viss. Es domāju, šitā būs šodien pēdējā zivtiņa. Iegriezās ļoti liels sāna vējš. Un žēl, ka tagad video nekas neredzās, kur ūdens ir. Ūdens līmenis pacēlās jau pa pusmetra laikam. Un straumi vienkārši tā. Un aiziet uz turieni. Un aiziet projām. Bet Breksīts reku paņēma. Kopā reku ar zāles paklājiem. Tā kā nāksies mums to copi ātrāk pabeigt. Diemžēl. Viss. Kolēģis vāc mantas nost. Daudz viņu redzēt īsti nevar. Apgaismojums bēg no vēja, no straumes. No visa, un es arī vēl pēdējos metiens, man te bija baigais grieziens ar dzīvo esmu, bet, es nevaru vienkārši siemet iekšā un viss mūk projām. Siemetu tā, iemetu tur, barotā vienkārši ir, jau viņi ir tur. Tā kā beigsim tās copi, nezinu, vispār te varēs man dzirdēt, nevarēs dzirdēt, es domāju, ka šeit tikai būs vējš, pamēģināšu pēc tam kaut ko varbūt montēšanas laikā ierunāt, pastāstīt kopējo situāciju.
Un viss, beidzam copi. To jau parādīsim, ko mēs te saķērām. Vairāk teikt, ko kolēģis saķēra. Tā kā pārsvarā visa ziva viņam bija, man te bija savēji eksperimenti un es līdz tam, kā sakās, nenonāca. Neko darīt. Kaitāja. Tā kā gaidām zivtiņas un beidzam copi. Tagad parādīsim lomu. Tā, paklāj vienu. Nu, mūsu loms šodien izskatās šitāds. Jā, piekritīšu. Nav ļoti daudz. Bet smuki brekšuki. Dažs šeiku mazās zivtiņas ir. Bet, nu, kāda vaina šitādiem breksīšiem? Es domāju, ka tieši tā kā vajag. Šitā zivtiņa aizies mums uz kaltēšanu. Cilvēks paprasīja. Tieši tā arī būs, neku pie kādam vai nu pie aliņa, vai kuras kā vajag. Kādam citam jau savādā garšo. Nu, patīk šādi copi. Mūsu 2 dienu piedzīvojums. Tad liekam iekšķi uz augšu, skatāmies un rakstam. Mēs dosimies gulēt. Visiem nesakas. Tiksimies nākošreiz.